Bijušā veselības ministra Gunte Bileviča vietu ministrijā droši vien aizņems Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas vadītāja Anda Čakša. Savukārt parlamentā politika krēslu varētu ieņemt nākamais Zaļo zemnieku sarakstā Askolds Kļaviņš. Pats Bilevičs jau atzina, ka pieļāva kļūdu un atvainojās gan vēlētājiem, gan arī visiem pacientiem par to, ka veica medicīnas manipulāciju onkoloģijas centrā ārpus rindas. Kā mēs kā sabiedrība varam vērtēt šos notikumus? Lūk, ko domā Saeimas deputāti. Viņš nepārslēdza savas domāšanu no uzņēmēja uz politiku, uz publisko personu. Un tā bija tā galvenā, jo ziniet, kā bija sākotnējā kapitāla uzkrāšanas posma. Tie, kas aktīvākie, tādi izšķirīgākie, ātrākie, tie arī sakrāja to kapitālu. Un tas īpašības, kas palīdzēja viņam kļūt par miljonāru, publiskai personai, kā izrādās, nebija piemērotas. Un neiedzinoties tur sīkumos, kurš ko teica, es domāju, ka vienkārši viņš palika uzņēmējs savā prātā. Bet politikas tā ir cita profesija un citas iemaņas tur ir nepieciešams. Citi parlamenta deputāti uzskata, ka pirms sodīt ministru ir vērts padomāt par citiem ierēģiem un politikiem, arī valsts vadītājiem, kas izmanto medicīnas pakalpojumus. Par kādiem līdzekļiem un ņemot vērā kādu likumu saņem medicīnas pakalpojumus mūsu prezidents pēc operācijas. Es nezinu tādas apdrošināšanas polises, kuras spētu nodrošināt cilvēkam šādu veselības aprūpi, šādos termiņos. Vienīgais variants, ja šīs manipulācijas tiek plānotas laicīgi, bet šajā gadījumā tas nav tā bijis. Politologs Filips Rejevskis uzskata, ka galvenā Bileviča problēma bija mēģinājums slēpt notiekošo. Šāds gājiens varētu izdoties pirms 10 gadiem, bet tagad sabiedrība kļuva daudz vērīgāka un skarbāka attiecībā pret politiķu pārkāpumiem. Notika viss tāpēc, ka bija kombinācija ar apstākļiem. Viens ir, ka bija absolūti nepieņemami. Tas bija tas sliktākais, kas varēja notikt. Tas ir, kad ministrs, kas ir nozares vadītājs, īstenībā saņem pakalpojumu nepieņemamākajā veidā. Tas ir pilnīgi nelegāli valstī piederošajā valsts vadītā slimnīcā. Tas ir viena puse, un otrs ir, ka viņš ir tomēr veselības ministrs, un veselības nozara šobrīd ir zem īpaša spiediena no masu informācijas līdzekļiem, no sabiedrības, jo nav dienas, kad neparādās kaut kādi negatīvas ziņas par to, kas notiek veselības nozarē. Un šo abu apstākļu kopums, es domāju, bija tas, kas atstāja šo iespaidu pilnīgi nelabojamu uz ministru, un viņš bija spiests gan demisionēt, gan arī nolikt Saeimas deputāta mandātu. Sākumā Bilevičs plānoja pieņemt lēmumu par atteikšanos no Saeimas mandāta pēc parlamenta vasaras brīvdienām, bet rezultātā aizgāja no Saeimas jau tagad. Eksperti uzskata, ka šāda strauja lēmumu pieņemšana un savu kļūdu atzīšana var liecināt par to, ka nākotnē Guntis Bilevičs iespējams vēl plāno atgriezties politikā. Marija Andrejeva, Vladislavs Karjakins, Aleksejs Ivanovs, Dautkom TV.